Kāpēc ir neērti pateikt, pieņemsim, ka nav garšīgs ēdiens šoreiz? Ja? Kad tev jautā, un tu vienmēr saki, bija ļoti garšīgi, paldies. Es nezinu, no kurienes rodas šī sajūta, bet viņi rodas. Pie friziera, kā patika. Super! Super. Bomba! Labākais griezums, kāds jebkad ir bijis. Epizode numur 12 podkāstā Laika kapsula ir klāt. Esiet sveicināti, čau visiem! Šodien pie manis ciemos ir Andrejs Reinis Zitmanis, labi zināms kā grupas Sudden Lights solists, un vispār pēdējā laikā, es teiktu, labi zināms arī kā Rīgas dzintara kora vadītājs šo koru kari, kur viņi ir startējuši fantastiski, lai neteiktu vairāk. Vispār grupai Sudden Lights un arī Andrejam, protams, tā skaitā ir iespaidīgs gads. 21. maijā ir viņu jaunākā studijas albuma prezentācija. 22. maijā albums ir pieejams visās straumēšanas vietnēs, un 15. novembrī šajā gadā grupai Sudden Lights ir pirmais koncerts Arēnā Rīga, jeb tagad jau Xiaomi arēnā. Tā kā tiešām iespaidīgs gads par šo visu, kas saistās ar grupu, gan arī ar šovu koru, kā arī gan ar jauno albumu. Kā Andrejs saka, šis ir, varētu teikt, ka tas ir viņa tāds pieaugšanas albums. Tā viņš to salīdzināja mūsu sarunā par visu, un vēl vairāk mēs aprunājāmies šajā te laika kapsulā. Starp citu, mēs ar Andreju iepazināmies un arī ar pārējiem grupas biedriem pirms aptuveni 5 gadiem, kad mēs kopā uzstājāmies šova Balss maskā lielajā finālā. Tas bija vesels piedzīvojums. Kas un kā tur bija, par to mēs arī parunājām. Katrā gadījumā ir laiks klausīties jaunāko laika kapsulas epizodi ar Andreju Reini Zitmani. Nu, Andrej, klausies. Čau. Čau, čau. Šī ir otra epizode, kas tiek ierakstīta tik salīdzinoši agri. Nosacīti agri. Iepriekšējā epizode, kas bija agrā epizode, bija ar Donu. Pārējās kaut kā epizodes ir vairākus pēcpusdienu un vakaru. Tas tā dabiski ir sanācis. Tagad no rīta. Kā tu jūties šobrīd? Es jūtos ļoti labi, jo vispār es jūtu, ka vecums nāk. Jā, kafija sāk palikt arvien melnāka, un rīti sāk palikt agrāki, un pat sāk patikt piecelties mazliet agrāk, jo ja kādreiz ap šito laiku es tikai tā sāku domāt par celšanos, tad tagad es jau jūtos tādā dienas gaitā jau. Tu esi jau iekurbulējis sevi jau. Cikos tu celies aptuveni? Nekas jau agrs tas nav salīdzinot ar taviem rītiem, bet 8:30, un man kādreiz tas likās ekstrēmā agri, bet tagad tas liekas tāds tīri zolīti. Tad nav tā sajūta, ka tu esi palaidis garām pusdienu. Tev ir arī bērns? Jā. Vai tas ir ietekmējis tavus celšanās paradumus? Visticamāk, ka tā ir. Absolūti, jā. Tieši tas ir galvenais iemesls, kāpēc es ceļos agrāk, un mēs esam tikko sākuši dārziņu gaitas, un līdz ar to tur ir kāpēc pulksteņi, jā, jābūt tikos, un līdz ar to 8:30. Tas ir tas pēdējais brīdis, un kaut kādā ziņā dzīve man ir iedevusi šādu jaunu grafiku, bet es par to ļoti priecājos, jo 9:00 es esmu, Miķelis ir jau dārziņā, un 9:00 es esmu brīvs cilvēks, un ja es būtu kā iepriekš cēlies, teiksim, 10, 11, es to jau stundu esmu pazaudējis būtībā. Cik Miķelim gadi šobrīd ir? Miķelim ir gads un 8,5. Jā, gads un 8,5. Tā kā gads 8 mēneši un vēl pusīti. Kas ir tās lietas, ko viņš jau sāka darīt? Tagad ir tā, ka Miķelis ir tāds sūklis kaut kādā ziņā. Viņš uzsūc ļoti visus vārdus, kas tiek pateikti, viņš viņus atkārto. Viņš sāk runāt teikumos un sāk visādas lietas novērot apkārt. Un šis ir tas brīdis, jā. Staigā viņš jau labu laiciņu un skrien, un tagad mums ir pirmais, kā viņš saucās, dibdabs laikam. Dibdabs, ritenītis mazais. Bez sēdekļa, jā? Nē, ar sēdekli bez pedāļiem, jā. Bez sēdekļa. Pareizi, bez pedāļiem. Ka neminās, bet tā kā pats skrien un var sēdēt un mācīties. Un tāds, un man liekas, ka tas bērndārs arī tur iedod tādu vēl papildus grūdienu tajā,
runas attīstībā, un tiešām tāds ļoti runātīgs brīdis šis ir. Ja nav pārāk privāti, kas bija viņa pirmais vārds? Atceries? Man šķiet, ka lampa, un tas ir mazliet jocīgi, ka nevis mamma vai tētis, bet lampa. Bet, kāpēc lampa? Es pat neatceros. Mums laikam vienkārši guļamistabā ir lampa, un kaut kā tā. Man ir divas versijas. Kāpēc tas tā varētu būt? Un es Miķeli nezinu, bet man ir divas versijas. Pirmā, varbūt ar Sudden Lights kaut kas, jo tā kā lights, kaut kas ar gaismu, ar lampu. Un otrs, varbūt viņš ir redzējis Pixar to logo. Zini, kad ir tā Pixaram ir tā lampa. Bet varbūt arī tavs variants visticamāk. Nē, mums tās lampas jau vispār dzīvē daudz ir klāt, grupas dzīvē un tā tālāk, bet, vispār tas ir skaists pirmais vārds, manuprāt, jo lampa dod gaismu. Viņš ir gaismas nesējs. Gaismas, jā. Ļoti jauki. Man tevi ir jāuzteic. Es redzēju. Tagad tu domā, ko no visa es redzēju? Es redzēju koru karu epizodi, kur jūs ar kori uzstājaties un izpildāt Anša un Kristīnas Pāžas dziesmu Zemesstundu. Jā. Un žūrija jau tur visu izteica, bet tā kā es neesmu žūrijā, man nebija iespēja izteikties, tad es gribu izteikties, ka tava repa partija bija tiešām fantastiska. Jo zinu, kā arī citos šovos skatoties, mēdz būt tie momenti, kā dziedātājs, kurš ar repu nenodarbojas, repo šo te konkrēto repera daļu, piemēram, un viņi izklausās ok, bet tu jūti, ka cilvēks to nav darījis, un tas flows varbūt nav līdz galam tāds. Un es neesmu rep eksperts, man vienkārši patīk repu klausīties. Un tad, kad es dzirdēju tavu daļu, un vienmēr arī dzirdot oriģinālu, cik Ansim ir tiešām tas plūdums, tāds ritmisks, viss, vienkārši tie vārdi viņam super plūst. Man likās, tev izcili sanāca. Paldies. Tiešām. Es ļoti novērtēju. Kā tas notika? Kā tu mācījies? Kā tu tiki līdz tādam līmenim? Es nezinu, tu jau sen to, varbūt braucot mašīnā jau par to biji domājis pirms gadiem vai nedēļas laikā? Es nekad nebiju domājis, ka es kādreiz repošu un vēl pasargu Dievs televīzijā, bet vienā brīdī, tad, kad mums bija jāiesniedz šīs dziesmas repertuāram, es sapratu, ka es nevienu citu dziesmu nemaz negribu, un man šķita, ka tomēr, Zemesstunda vispār, man liekas, tāds Latvijas mūzikas brīnums bija pirms tiem, bija 7 gadiem, un tad, kad es uzzināju šo te raidījumu tēmu, cik daudz? 7 gadi, jā, iedomājies. Wow. Man likās arī, 5 maksimums, bet tie ir 7 gadi. Un, toreiz tā dziesma nāca ar tādu lielu svaigumu sajūtu, tas bija kaut kas tāds mazliet nedzirdēts, un līdz ar to man bija skaidrs, ka mēs dziedāsim šo dziesmu. Un tad jau vienkārši bija jāsāk mācīties. Un, es laikam piegāju tam ar tādu akadēmisku piegājienu. Es ļoti, ļoti precīzi centos caur tādu atdarināšanu. Es vienkārši ļoti daudz klausījos to dziesmu. Un centos katru ritmiņu savā galvā un ne tikai piefiksēt. Tā. Jo tur ir arī baigi ātri tie vārdi plūst. Tas nav tāds lēnāks gabals. Jā. Tas ir diezgan. Jā, un nebija viegli. Nemaz man vienā brīdī man likās, ka nebūs. Ka tik ātri iet, bet tad es tā labi miers, noklausījos vēlreiz un sapratu, kuros brīžos, jo īstenībā Ansim tur ir tādi mazi triki, ko viņš pāris vārdus paņem mazliet īsāk, lai paspētu ielikt uz tā bīta, ko es starp citu iepriekš nebiju nemaz ievērojis. Tu vari kādu pateikt, kas tev nāk prātā, kas ir tie, piemēram, vārdi? Man tiešām interesē. Tas ir tas brīdis 2. pantā, un citu nemana nevienu, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru. Un viņš to nevienu nogriež nost, un es lasot tekstu internetā, es domāju, kur viņš tur paspēja vispār iespraukties, jo es katru reizi mēģināju, un viss es esmu nokavējis jau. Un citu nemana nevienu, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam ciet, un viņš cik viss tur tāds sakārtots, pakārtots, kā saka. Jā, tu paņem tās galotnītes kaut kādas, noscīt nevajadzīgās konkrētajā brīdī. Jā. Un tev aiziet. Un galvenais, ka tu klausoties to dziesmu, vispār nemaz nepamani, ka tā galotne ir norauts. Tas neizklausās, ka tur ventišs runā, jā? Jā. Vārds interesanti.
Tas ir līdzīgi tā kā patiesībā, viens piemērs, kas nāk prātā, Fiņķim ir ar Patrišu Raķešu zinātne, un tur ir, man esi viss, to nevajadzētu zināt. Šī nav Raķešu zinātne. Zinātne. Viņš nesaka tā kā zinātne īsti. Un vēl viens vārds. Lai būtu atskaņa. Jā. Atrisinājām šo lietu. Forši. Okay. Vai Kristīne tev Pāža arī kaut ko teica pēc, jo tas ir interesanti, ka tu izpildīji viņas. Tas vispār bija ļoti interesanti, un man no sākuma likās, vai tā drīkst vispār, bet Kristīne bija ļoti priecīga. Viņa man arī, man un korim nodeva sveicienus, un šķiet, ka viņi novērtēja mūsu priekšnesumu par labu esam. Jā, un vispār mums tā koru padarīšana. Mēs satiekamies tajās svētdienās, un tad visu dienu paiet kino studijā. Un ir tik forši redzēt, kā tas viss ir kļuvis par tādu savu pasaulīti. Un sanāk visiem tā padraudzēties, kas ir baigi forši. Kāds ir tas process, gatavošanās process šīm tiešraidēm? Jo es iedomājos, kuru kari. Mana pieredze ir bijusi ar Dejo ar zvaigzni. Es gan vadīju, es nebiju tas dalībnieks, bet tā bija arī mana pieredze svētdienās braukt uz tām tiešraidēm. Un tiešām viss tā kā viena liela ģimene, un tas ir ritīgi forši un jauki. Un es prātoju, koros cilvēki ir daudz, katrs dara savu darbu. Cik bieži jums ir mēģinājumi, kā jūs sanākt kopā, kā jūs varat visi tā kā izbrīvēt laiku, īpaši tie kori, kas tik ilgi turas koru karos. Jā, kā tas praktiski notiek? Mēģinājumi mums notiek vakaros. Tie ir vakari pārsvarā, jo ir cilvēki, kuriem ir dienas darbi. Dzīves, jā. Nevis tā kā man, vai ne? Bet, tas īstenībā ir ļoti, ļoti intensīvs darbs, tāpēc, ka mēs jau tikai svētdienas vakarā zinām, ka nākamā nedēļa būs. Un tajā brīdī mēs jau nezinām iepriekš. Protams, mēs zinām, kāda dziesma ir ieplānota, un mēs esam jau samācījušies kora aranžiju, bet pats priekšnesums top tās nedēļas laikā. Un mēs pirmdienā satiekamies un saliekam tādu melnrakstiņu, un tā pa dienām viņš iztīrās. Bet ir bijušas nedēļas, ka tie ir visi vakari. Wow. Šonedēļ, piemēram, 3 vakari. Tā kā skatāmies pēc tā, cik komplicēts ir tas priekšnesums. Jā, un tā ir tava pirmā pieredze tādā šovā, kur tik ilgi ir jādarbojas. Jā. Tā ir, būtībā bez Supernovas jau nekas tik ļoti intensīvs nav bijis. Supernova ir 2 vakari, 2 nedēļas, ja paveicās. Jā. Taisnība, jā. Un šeit jau 7. Mūsu viens šovs, kas saucas Balss maskā. Mēs tur arī ar tevi iepazināmies. Jā. Mēs tieši pirms brītiņa runājām, tad 5 gadi ir pagājuši. 2020. gads. Un tad mēs ar tevi un pārējiem grupas biedriem uzstājāmies Balss maskā fināla šovā. Jā. Man bija tas gods spēlēt bungas. Un jūs bijāt maskās. Mēs bijām maskās, un tas vispār bija baigi dīvaini. Es piedzīvoju, ja tā atskatās. Es biju Gaļa maskā. Es biju Gailis. Kārlis Vārtiņš, basģitārists, bija Zaķis. Tagad es atceros. Kas mums vēl bija? Mums bija kaut kāds tāds briežveidīgais. Otrs Kārlis bija briežveidīgais. Un kas bija Mārtiņš? Un Mārtiņš, kas bija? Jo man bija žēl, ka viņš bija žirafe. Žirafe viņš bija? Wow. Un viņš bija, viņš bija pie sintiņa pielikts. Jā, man bija mazliet tā kā nērti, ka Mārtiņš, kurš ir jūsu bundzinieks, ka viņš nespēlēja bungas šajā gadījumā. Jā, bet klausies Final Countdown to galveno nospēlēt. Tā ir svarīga partija. Viņš būtībā bija galvenais. Principā, jā. Bez tā dziesma nebūtu tā dziesma, kāda tā ir. Kopumā tu atceries to kā tādu foršu pieredzi? Tas bija, man liekas, tā bija pirmā sezona, vai ne? Tā bija pirmā sezona. Un mēs vēl vispār nezinājām, kas tas ir. Un mēs vienkārši atbraucam uz to filmēšanas laukumu, un mēs nonākam kaut kādā pilnīgākajā frīkšovā. Tu vienkārši redz, visi staigā kaut kādās maskās. Tur ir tie cilvēki ar tiem melnajiem
Tiem aizslietņiem. Džempers nerunā ar mani. Jā. Un tā tālāk. Un tas bija baigi dīvaini. Jā, skaidrs, ka pēc tam, kad šovs aizgāja, tad jau viss bija skaidrs, bet tajā brīdī likās, kur mēs vispār atbraucām. Galvenais, ka tad pat nebija, šovs nebija aizgājis ēterā, un mēs tikai rakstījām. Līdz ar to neviens tiešām nesaprast, kas tur notiks un kas tur būs. Ir. Vienā no sezonām vai tik tu tagad 4. tu biji? Es biju, bet es biju viesis. Es biju uz tas bija viens vakars, avantūriņš. Jā. Man īstenībā bija tas gods vilkt uzvarētāju kostīmu iepriekšējās sezonas. Tas bija Laimes Lācis, laikam saucās. Laimes Lācis. Jā, man bija Laimes Lāča kostīms. Jā, Kristīna Garklāva bija pirms tam viņā kārtīgi. Iedomājies? Izkustējusies. Izsvīdus. Jā, jo vispār bija diezgan karsti. Nu redz, tā kā mēs noskaidrojām, ka šovos tu esi piedalījies, bet ne tik ilgi kā koru karos, kur ir tiešām tik apjomīgi un intensīvi. Ir kaut kas, ko tu esi tagad piedaloties koru karos, tu domā, es neiedomājos, ka tas notiek tā. Piemēram, kaut kas ir citādāk nekā tev šķita. Vai tu par to daudz fokusējies uz dziesmām? Tas, ko es laikam negaidīju no tā, es negaidīju, ka es tik ļoti būšu tāds šova cilvēks. Zini kā, es vienmēr esmu uz šoviem, protams, es esmu skatījies visu kaut ko, bet es nekad nebiju iedomājies, ka es tur varētu būt un ka es to varētu izbaudīt. Un ir sanācis tā, ka es tiešām varu likt roku uz sirds un teikt, man ļoti patīk šis process. Viņš ir tik aizraujošs un tik iedvesmojošs un tiešām tāda kaut kas jauns ir pavēries manā dzīvē, un es ļoti priecājos par to. Podkāstā Laika kapsula ir jautājums, kas vīz cauri katrā epizodē, un viņš ir sadalīts 3 daļās. Un jautājums ir tāds, ko tu liktu savā personīgajā laika kapsulā? Viena lieta tagad, viena lieta vidiņā un viena lieta noslēgumā. Baigi, tu man uzliki tagad spiedienu. Jā, jo tas ir īstenībā ļoti grūts jautājums. Iedomājies, man ir kaut kas tagad jāpaņem. Bet, zini, es tikko izdomāju. Man patīk. Tas ir grūts jautājums. Bet es tikko izdomāju. Un tas būs ļoti maldinoši, jo es ielikšu filmu 4 balti krekli tur iekšā. Un kāpēc es viņu tur ielikšu? Mēs tikko pirms pāris nedēļām ar kori izpildījām dziesmu no šīs filmas. Viņi dejoja vienu vasaru. Imanta Kalniņa fantastiskā dziesma. Un kāpēc es viņu likšu? Ne tikai tāpēc, ka koris, bet arī tāpēc, ka šīs te dziesmas no šīs filmas un vispār šīs filmas kaut kāda sajūta ir bijusi ļoti klātesoša mūsu albuma tapšanā, jo mēs jau kādu pusotru gadiņu esam strādājuši cītīgi pie sava albuma, un šī filma, man liekas, jau no pašas pirmās dienas kaut kā ir bijusi klātesoša. Vai nu tā ir bijusi kaut kāda iedvesma no šīm te dziesmām, vai arī īstenībā pat tīri tāda vizuāla, estētiskā līmenī šī filma ir bijusi klātesoša. Nu, kaut kā tā. Ok, 4 balti krekli. Es esmu, man šķiet, ka vienreizi, ne vairāk. Vienreiz esmu redzējis šo filmu, un kaut kas man ļoti patika tajā visā noskaņā, jo tur grupa uzstājās un mēģināja, un viss tas process, un viņus tā kā mazliet gribēja cenzēt, kaut kas tāds, ja es nemaldos. Viņus arī beigās Spoiler alert? Jā. Viņus jau beigās arī būtībā nocenzēja. Un, kas mani fascinē, ka tā filmai nav tās padomju sajūtas. Viņa ir dziļākajos padomju laikos, tas ir 67. gads, bet viņā ir tik dzīva un tik brīva, un tas ir arī, droši vien tieši tāpēc arī šī filma tika aizliegta uz 20 gadiem. Tāpēc, ka viņai bija ļoti tāda pasaules elpa, un tagad viņu skatoties, viņa vispār nešķiet novecojusi. Viņa šķiet tik ļoti par šodienu, cik var būt. Ļoti interesanti klausoties tevi gan šeit, gan arī citās intervijās un pasākumos un šovos. Man ir tāda sajūta, ka tu esi tāda tā kā veca dvēsele. Zini, ka tā saka? Jā. Un tas ir kompliments. Man tas liekas, tas ir tik forši,
Jo tu ļoti daudz atsaucies uz dažādām latviešu senākām gan filmām, gan mūziku. Kā tev tas, kā tu nonāci līdz tam? Kā tas notika, ka tev tās lietas uzrunā? Es nezinu, godīgi sakot, bet es tev pilnīgi piekrītu. Jā. Es esmu vispār tas ka man ir grūtības iejusties jaunās tehnoloģijās, un es jūtos mazliet tāds opīts tādā ziņā, bet kā es līdz tam nonācu, es nezinu, bet es atceros, ka man jau no ļoti agras bērnības ir bijusi interese par vēsturi. Un tas kaut kā tā ļoti dabiski ir noticis. Tas nav bijis tā, ka es kaut kur sevi esmu spiedis. Tā vienkārši man kaut kā dabiski vilkme uz to vēlmi saprast, no kurienes šodien ir cēlusies, un no kurienes es pats esmu cēlies, un līdz ar to tur ir tā vēlme paklausīties vecu mūziku, paskatīties vecu filmu un izlasīt vecu grāmatu. Jā. Kas ir kaut kas tāds no mūzikas, kas tev patīk no nosīt vecās mūzikas, kas tevi uzrunā, gan, nezinu, latviešu, ārzemju mākslinieki? Vai tu esi, nezinu, Elvisa Preslija fans, piemēram? Vai... Nē, Elvis nav manējais, laikam. Es novērtēju viņa frizūru un... Frizūru, jā. Bet no ārzemju mūzikas tāds pirmais mindblowers bija Beatles, tad, kad es atklāju to katalogu kaut kādā skolas laikā, tas bija wow, vienkārši pēkšņi. Viņiem ir mazliet pāri 200 dziesmām. Un pēkšņi tu atrod tādu veselu, dziļu dārgumu alu, kur tu skaties, un viss ir tik brīnišķīgs. Tu skaties vienu dziesmu, skaties otru, un ļoti aizraujoši tā Beatles pasaule, un tas, kā viņi vispār tajos, viņi spēlēja tikai 10 gadus kopā, un viņi ir atstājuši tādu mantojumu, un tas, kā viņi būtībā tajos 10 gados izveidoja grupas konceptu kā tādu, jo pirms tam, vispār albumu konceptu, pirms tam tās bija vienkārši dziesmu listas, tādas, zini, kā uzrakstam dziesmas un izlaižam. Un tas man ļoti, ļoti fascinē. Tas, kā viņi būtībā visas tās lietas, kas tagad mūzikas industrijā ir kā norma, viņi to aizsāka, viņi ir pamatlicēji. Jā, redz, man ar Beatliem ir tā kā tev ar Elvisu. Man Beatli kopumā patīk, bet man nav bijusi tāda aizrautība ar viņiem. Un ir ārkārtīgi interesanti dzirdēt tos cilvēkus, kuriem tāda ir, jo es esmu skatījies arī koncertus un esmu skatījies tiešām tos fanus, cik traki viņi tā kā fanoja un spiedz un bļauj un tā, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Un tu atceries, kas bija tā, nezinu, pirmā dziesma no Beatliem, kas tevi uzrunāja, vai pirmais tas albums? Pirmā dziesma, kas man uzrunāja, es domāju, būs diezgan klasiska, tā ir Hey Jude. Okay. Ar to beigu garo čantu, kā es nezinu, kā latviski saucās čant. Šānt. Tas ir tā kā saucieniem tādiem? Tā kā dziedāšana kopīgā. Kaut kāds. Un viņš iet kaut kādas 4 minūtes, vienkārši dziesmas beigās, un tas man arī liekas, tā var tikai liela grupa izdarīt, ka viņi paņem uzraksta 7 minūtes pāri dziesmu, un tā kļūst par numuru 1 vēl hitu. Jā. Un, pusi no šīs dziesmas ir vienkārši šī sadziedāšanās. Sauksim to par sadziedāšanos. Un tas meldiņš bija tāds, wow. Tas bija, to es atceros, ka tā bija pirmā dziesma, par ko es apzinājos, tie ir Beatles. Pēc tam jau es, protams, sapratu, ka ir daudzas dziesmas dzirdētas kaut kur, bet, ar Beatliem laikam tas foršais, kas ir bijis, es Beatles sāku kaut kur no skolas laikā klausīties, ka es joprojām līdz šai dienai esmu arī apzināti mazliet taupījies, neklausos visu. Es ik pa brīdim noklausos kaut ko jaunu, ko es vēl neesmu dzirdējis. Wow. Tās 200 dziesmas, bišķiņu vairāk. Lai izdalītu pa savu dzīvi. Jā, ka man vēl mazliet paliek. Tas tā kā, nezinu, konfekti sēdot, ka tu pataupi mazliet vēlākam. Un tas, ka tik tiešām tur ir ļoti daudz ko atklāt. Es gribēju teikt kaut kādu joku, sagaidi, ka tu dzirdēsi Yesterday. Tā ir nereāla dziesma. Yesterday es esmu dzirdējis droši vien vairāk nekā būtu pieklājīgi. Bet, zin kā, tās ir, tā reizēm notiek, ka tās dziesmas
kuras ir šīs lielās dziesmas, kuras visi zina. Nu, viņām kaut kāds rodas tas noskrējiens laikam, un viņas vairs neizraisa emocijas kādā brīdī. Saprotu. Es nezinu, vai tu esi tādu sajūtu pamanījis. Pilnīgi piekrītu. Reizēm, kad radio dziesma tiek atskaņota, nu, ir tādas dziesmas, kas ir A rotācijā, un viņas vienkārši skan non-stop. Nu, tā. Un, diemžēl, lai cik superīga dziesma būtu, varbūt tas ir kā kuram, bet man tā ir. Man pienāk moments, kad man viņa ir apnikusi, kad viņa tik daudz skan. Un man šķiet, tas ir saprotami, ja tu dzirdi to tik daudz reiz. Bet tam ir jābūt tiešām nenormāli lielam skaitam. Piemēram, bija tā dziesma, kas tā bija? Nu, padzīdi. Nevis Sadunlaits dziesma. Nē, tā nav Jerusalema, laikam. Vienu brīdi viņa likās tā kā, forši, fun dziesma, un tad viņa skanēja. Viņu tik daudz spēlēja, ja? Nu, bija, man liekas. Tas bija tas pandēmijas laiks, man liekas, varētu tā būt, ja? Un uz viņas taisīja visādus tos video, un es kaut ko, un tad viņa bija tāda, šis ir pa daudz. Tas ir līdzīgi, man liekas, kā naudu. Nauda devalvējas, ja viņu sāktu printēt, piemēram, visi. Tad nauda devalvētos, un man liekas, ar dziesmas, nu, tā kā tev ir jāpataupa mazliet. Tā ir man subjektīvā. Jā, nē, tev taisnība. Un es esmu tā atklājis tādu formulu, ka tev baudāmākā dziesmas klausīšanās reize ir 3. reize. Pagaidi, es gribu tev paspiest roku. Pirmkārt, 2 komentāri. Es esmu pirmo reizi dzirdu kādu cilvēku, kurš saka šo te ideju, ka nevis tā kā, kā man patīk pirmo reizi dzirdēt dziesmu, bet patīk, kad kādu 3. reizi. Un otra lieta, es vienmēr esmu teicis, man mīļākā dziesmas klausīšanās reize ir 2. reize. Un tagad pastāst, lūdzu, kā tu to interpretē, kāpēc 3. reize tev? Laikam jau tas ir tas brīdis, kad tu, nezinu, tas laikam arī tāpat kā ar iemīlēšanos, ka tu iemīlēsi tajā dziesmā, jo pirmajā reizē tev ir kaut kas, ko tu jūti, ka tu viņu uzliksi vēlreiz, bet tas vēl nav, tā vēl nav tava mīļākā dziesma. Jā. Un 2. reizē tu arī vēl iepazīsties, un tad ir tas tev 3. satikšanās. Es nezinu, kā lai to paskaidro, bet kad tu viņu pazīsti, bet nepietiekami labi, lai tev jau viņa būtu apnikusi, tu vēl visu viņā, tev vēl ir daudz ko atklāt tajā dziesmā, tajās sajūtās. Es nezinu, protams, ir dziesmas, kuras trāpa arī ar pirmo reizi, bet tik un tā man šķiet tā īpašā sajūta, tā neatkārtojamā sajūta, kas nekad vairs nebūs pēc tam ar to dziesmu. Pat ja tu ļoti gribēsi, protams, dziesmas ir tādas mazliet laika kapsulas, kuras tev var atjaunot kaut kādas sajūtas, kas tev ir bijušas kādreiz, bet tomēr to sajūtu, kas ir 3. reizē, viņa ir gaistoša. Tu noklausies to dziesmu, un tu zini, ka nekad vairs tā nebūs. Dziesma man ir tā, ka es noklausos kādu dziesmu, ko es ilgi neesmu dzirdējis, man viņa atmet atpakaļ uz to laiku, un man tāda sajūta... Tas gan. Man tāda sajūta ir par Queen dziesmu... pagaidi. Vārds, Queen? Jā. Kura no Queen? Tā tūlītās. Viņa ir Kalnietī. Zini Kalnieti? Atceries tādu seriālu? Highlander. Nezinu gan. Neesmu skatījies. I am immortal. Kas tā ir pa dziesmu? I have no rivals. Labi, pagaidi. Zini, man ir jāatrod. Tev jāatrod, jā. Es ātri atradīšu. Princess of the Universe. Viņa nav no tiem lielajiem hitiem. Jā, viņa nav no lielajiem hitiem. Viņa bija vienkārši tā kā theme song, ja tēmas dziesma seriālam. Kalnietis, Highlander, un es viņu bērnībā skatījos. Un te ir mūsu tā 5 gadu atšķirība, visticamāk, tā kā redzam. Bet, un šī dziesma skanēja kā titula dziesma šim seriālam, un es šo dziesmu nebiju dzirdējis burtiski gadiem. Es nebiju dzirdējis kādus 10 gadus iespējams. Un es nezinu, kā bet ja tu neesi dzirdējis, tad ir saprotams, ka kaut viņa neskanā visapkārt. Un es viņu YouTube uzliku, un man likās, ka man noreips galva, cik ļoti es atmetos laikā atpakaļ uz to momentu. Un tā ir superīga sajūta. Un man tāda pat, es nezinu, kad man vēl ir bijusi tik spēcīga. Tā. Bet runājot par to 3. reizi, man pat nav ko atkārtoties. Es tev pilnīgi piekrītu. Man ir tas pats, tikai ar 2. reizi. Un tieši tā pati lieta. Es pirmo reizi noklausos, tu jūti, kaut kas tur ir nice. Paiet diena, 2,
un es uzlieku vēlreiz to dziesmu, un man ir pilnīgi kaut kāda super sajūta, ka es Ko tā klausos. mūzika dara ar tavu ķermeni, vai ne? Tas ir fascinējoši īstenībā, ka kaut kādas skaņu vibrāciju salikums kaut kādā konkrētā kārtībā mūsos izraisa emocijas. Jā. Tas ir skaisti. Tāpēc es iesaku visiem klausīties dziesmu 2. un 3. reizi, tā kā lai noķertu. Neapstāties pie pirmās. Jā, precīzi. Tu teici par tehnoloģijām, ka tu īsti nejūties ar tehnoloģijām tā kā uz tu, ja? Kas bija tavs pirmais telefons? Jo šis man arī interesē. Tā ir tāda laika kapsula. Kas bija tavs, ar ko tu sāki? Man bija Nokia slavenā 3310, 3310. Tur bija šitā čūska? Bija čūska, un man pat tādi telefoni bija, man liekas, varbūt pat 3, jo es viņus pazaudēju. Es vienu pazaudēju skolā, un otru es neatceros, kur kaut kādā autobusā varētu būt. Tu atceries, kā tu viņu pazaudēji? Vienkārši atstāji? Vai... Vispār es atceros, ka man liekas, ka man viņu nozaga, bet es neesmu drošs, jo mums bija kaut kāds launadziņš, un es atstāju viņu klasē. Mums bija tāda pagarinātā dienas grupa. Es nevienam neesmu šo stāstījis, bet un es atnācu, un tas telefons nebija, un mēs meklējām viņu pa visu to klasi, bet tā arī viņš neatradās. Bet es nezinu, varbūt es viņu arī kaut kur pats... Tas bija tik sen. Tā jau mums gribas pašiem vainot sevi tajā brīdī, bet nevar zināt. Varbūt kāds staigā tagad ar manu Nokia. Joprojām, jo viņi ir tik izturīgi. Viņi noteikti strādā. Tas telefons noteikti kaut kur stāv un gaida savu renesansi. Es saprotu, tu esi tas, kurš raksta dziesmas tekstus. Jā. Kā tu raksti tekstus, ja mēs piemēram arī par tehnoloģiju kontekstā runājam, tu lieto kaut kādas ierīces rakstot tekstus, neskaitot, ja nav, varbūt kādreiz telefons vai tā, bet tu raksti vairāk uz papīra? Nē, dziesmas gan es rakstu nautos, vienkārši pierakstu ar... Tas ir ļoti ērti, jo tad, telefons tomēr ir visu laiku līdzi, viņš gribot, negribot ir kļuvis par daļu no tevis. Nezinu. Man liekas, vispār tā jau reāli ir. Telefons ir absolūti. Mums nav jāgaida nekāda nākotne, kad būs kaut kāds robota roka vai kas. Mums jau tehnoloģija ir ar mums savienota. Telefons ir visur līdzi, un dziesmu tekstus es pierakstu telefonā. Kā tu skaties uz tehnoloģijām kopumā? Jo es to vaicāju, jo man tā ir ļoti aktuāla tēma. Es pēdējā laikā nenormāli izjūtu telefona klātesamību, un es jūtu, ka es gribu viņu mazāk. Bet man tik viegli to neizdodas kaut kā. Es ticu, ka kāds cilvēks teiks, tas ir vienkārši gribas spēks, izdzēs aplikācijas, nelieto un tā. Bet, ja es par sevi runāju, es esmu sasniedzis kaut kādu tādu stadiju, kur man rokas sniedzas pilnīgi automātiski. Un reizēm es vienkārši skatos, pat neko neskatot. Tu reizēm vienkārši scrollo. Un tas ir, man personīgi, es jūtu, ka es gribētu to samazināt. Es domāju, tu esi par to domājis, kā tev ir to? Jā. Es tev pilnībā piekrītu. Tāpēc, ka tas telefons, tu vienā brīdī pilnīgi sāc kaut kādā autopilotā kaut ko pilnīgi bezmērķīgi lūrēt, un tas, man šķiet, ka tas nav arī veselīgi. Man nav vispār nekas pret tehnoloģiju attīstību. Man šķiet, ka, attīstība jau vienkārši notiek tāpēc, ka man liekas, ka tā ir cilvēkam kaut kāda viena no pamatvajadzībām kaut kādā ziņā, ka mums ir nepieciešams kaut kāds ceļš, uz ko iet, un tas ir skaisti, bet, ar tiem telefoniem ir tā, ka viņi kļūst par pārāk lielu daļu, un man liekas, ka cilvēks nav vēl gatavs tīri ķermeniski tādai ātrai evolūcijai, kas mums tagad notiek tehnoloģiju pasaulē. Mēs neesam gatavi, mūsu smadzenes, man liekas, nav gatavas uzņemt to, ka tagad socializācija notiek citādā veidā. Mums, man liekas, joprojām ir vajadzīga tā dabiskā komunikācija, ka mēs varam runāties viens ar otru šādi. Nevis caur to ekrānu. Un es vienkārši arī esmu sev piefiksējis, ka tās dienas, kad tas telefons ir malā, tas lieliski izdodas vasarā, pieņemsim, laukos. Kad tu viņu noliec un tu vakarā atnāc, pasties, viņš ir pilns ar kaut kādiem, un tu saproti, bija forša diena. Jā. Un, es esmu piefiksējis, ka tās dienas ir vislabākās. Vēl kaut kādas lietas, ko tu mēģini ieviest. Es lasu grāmatas pēdējā laikā. Man bija
skolā tāds intensīvs brīdis, kad es ļoti daudz lasīju grāmatas. Un tad kaut kā pēc tam dzīve kaut kā sagrozījās, ka es vienā brīdī atskārtu, ka es vispār nelasu grāmatas. Un tad es sāku sevi vienkārši pierunāt no sākuma. Un vienā brīdī es jūtu, ka man daudz patīkamāk rokas sniedzas pēc tās grāmatas. Un tas man ir tāds, jo tajā brīdī tomēr tu nonāc kaut kādā tādā stadijā, kad tu ieej tajā stāstā, lai kas tas būtu, vienalga. Un tavs prāts kļūst par vienu. Viņš ir vienā punktā koncentrēts, un tas, man liekas, ļoti veselīgi, jo tas ir tas, kas tai scrollošanai ir tā drūmā puse, ka tev viss ir tāds aizejošs, ka tev nāk tev nāk kaut kāds rīliņš, un tu viņu pa labi, pa kreisi un aizskrolo projām. Un tas ir laikam tas, kas man pietrūkst, un pēc kā es cenšos tiekties, ka pēc tādas vienkāršākas pasaules, ka tu neesi iegrimis kaut kādā tādā informācijas ūdenskritumā, kurš tev vienkārši gāžas virsū, un tu mazliet pazaudējies. Es nesen noskatījos vienu superīgu YouTube video, kur puisis Losandželosā izdomāja eksperimentu uz mēnesi nolikt telefonu nost un nevis paņemt podziņu telefonu, par kuru es ik pa brīdim domāju, varētu podziņu telefonu, piemēram, to tavu 33. Nokia kaut kur Lombardā nopirkt, to nozaktot. Iespējams manējo, tieši tavējo, jā. Bet viņš izdomāja, es nolikšu seifā burtiski pavisam nost, un viņš pieslēdza parasto telefonu savās mājās. Noteikti... Ar vādu, jā? Ar vādu, jā. Halo. Wow. Jā. Un tā kā atgriezās atpakaļ. Tev noteikti arī bijis, vai ne? Bērnībā bija parastais Jā, telefons. bija mums mājās tāds. Atceries numuru? Nē, es neatceros. Es atceros savējo joprojām. Jā. Viņš sākās ar 6 vienmēr. Jā. Bet sākumā viņš sākās ar 4. 4? Tad es to neatceros. Atkal tie 5 gadi. Tie 5 gadi. Tie sasodītie 5 gadi. Ozvols tas bija. Ozols, jā. Personības rekords, man liekas. Jā, varētu tā būt. Pareizi. Šautauts Ozolam. Un viņš pamēģināja šādu eksperimentu, un ārkārtīgi interesants video, 40 minūtes, bet paskrēja nemanot noskatīties. Un super iedvesmojoši pamēģināt citu dzīvi. Viņš izplānoja maršrutu, kā viņš ies, viņš biļetes printēja un visas tās lietas. Un bija tiešām interesanti to redzēt. Un man šķiet, ka mēs ikdienā pat mēs esam tik ļoti iekšā šajā tehnoloģiju pasaulē. Mums tas ir tāds apņēmis, ka mēs pat par to neaizdomājamies, jo tā ir pilnīgākā norma, ka viss ir telefonos, tu stāvi rindā, tu esi telefonā, tev ir nērti kādā brīdī, tu tēlo, ka tu skaties kalkulatorā, tu tēlo, ka tu skaties īziņas, bet tu skaties kalkulatorā, un visādi tādi momenti. Telefons ļauj mums būt ar kādu vienmēr kopā, bet pamēģiniet iziet kaut kur bez telefona un sajust to mazo neveiklumu, mazo nērtumu. Man liekas, tas varētu būt vērtīgi pavērot sevi, kā tu uzvedies bez telefona. Jā, jo redz, viņš tev dod iespēju izbēgt no runāšana, no komunikācijas ar citu cilvēku, kaut vai tā neverbāla komunikācija. Un tas ir jokaini. Es esmu dzirdējis, un tu man saki, ja tā nav, tu varētu sevi dēvēt par introvertu. Jā? Jā. Kā tu, piemēram, to izjūti bērnībā vai skolas laikā, un kā tu to izjūti tagad? Redz, man jau arī ir tā, ka tas ceļš, ko esmu izvēlējies, viņš kaut kādā ziņā nemaz neļauj būt introvertam. Viņš pieprasa zināmu tādu, atvēršanos cilvēkiem. Bet, manī tas izpaužas tā, ka man patīk ļoti sabiedrība, man patīk cilvēki, un man patīk runāties ar cilvēkiem, bet es nekad neesmu tas cilvēks, kurš uzsāk šo sarunu. Tas, laikam, ir tas mans, nezinu, kā lai to nosauc. Tā ļoti spilgti iezīme man. Un joprojām, kad man ir kaut kam jāzvana, tā ir liela saņemšanās, pirms uz banku piezvanīt. Man tas prasa tādu
sakoncentrēšanos un viss, un tagad jāzvana. Tu labāk gribētu tā kā viņiem uzrakstīt WhatsAppā, piemēram, ziņu. Vai, Es vispār negribētu arī. Vispār negribētu komunicēt. Jā. Nē, labi. Nē, es saprotu, vienkārši kā, tas prasa papildus enerģiju, ka ir jāsaņemas un ir jāzvana kādam. Interesanti vienkārši, kas ir tā doma, kāpēc ir tas, ka, piemēram, negribas zvanīt, jo šķiet, ka viņi būs neatsaucīgi tajā otrā pusē. Es pat nezinu. Man nav tam racionāli izskaidrojumi vispār, bet... Bet vienkārši ir sajūta. Ir sajūta kaut kāda, īstenībā tas ir ļoti jocīgi, kāpēc ir neērti, piemēram, kādam kaut ko aiziet pajautāt, kāpēc ir neērti pateikt, pieņemsim, ka nav garšīgs ēdiens šoreiz. Ja? Kad tev jautā, un tu vienmēr saki, bija ļoti garšīgi, paldies. Es nezinu, no kurienes rodas šī sajūta, bet viņi rodas, un es nekad neesmu pateicis, ka man nav garšojis, pat ja man tiešām negaršoja. No kurienes šī īpašība rodas cilvēkā, es nezinu, bet tas ir ļoti interesanti. Un es domāju, ka ļoti daudziem tas ir kopīgs. Man ir tieši tas pats pie friziera, kā patika. Super! Bomba! Labākais griezums, kāds jebkad ir bijis. Bet varbūt tā, ka kaut kas, piemēram, neapmierina vai kā, bet tā, ka viss jau ir izdarīts, es jau neteikšu, bišķiņ pa īsu nogriezāt. Ko vairs nevar jau pielikt atpakaļ tos matus. Tev tas ikdienā traucē, ja tu par to tā nedomā? Nezinu, man liekas, ka es tā pašmācības ceļā esmu iemācījies izlikties, ka es neesmu introverts. Fake it till you make it. Jā. Un līdz ar to, jo redzi, tur jau ir tā interesantā sajūta, tā outsiderīgā sajūta, ka tu ļoti gribi būt tajā bariņā, bet tev kaut kas tevī liedz tuvoties un pirmajam uzsākt sarunu, un tas manī ir bijis bērnībā, it īpaši es to tā izjūtu un skolā. Un visas tās draudzības, kas man ir tagad palikušas no skolas laika, tas vienmēr bija tā otra cilvēka iniciēts, un pēc tam, protams, kopīgi noturēts un tā tālāk. Bet, un tāpēc esmu ļoti pateicīgs tiem, kas pienāca man klāt. Bet es saprotu, ka grupa savā ziņā bija tava iniciatīva, pareizi? Jā, grupa bija mana iniciatīva, bet savukārt šīs te visas draudzības iesākās, man liekas, ka no otras puses. Jā. Bet grupa bija mana iniciatīva, tāpēc, ka grupā, tas vienmēr bija mans sapnis no ļoti agras bērnības. Mans sapnis bija dziedāt un spēlēt grupā. Un es nekad, godīgi sakot, nebiju iedomājies neko. Man bija visādas idejas, ko es varētu, ko man gribētos darīt, bet tas bija tikai tāpat viena grupa bija skaidrs, ka būs. Es nezinu, kā lai to izskaidro, bet tas tiešām jau tiešām, cik es sev atceros. Kas bija tās lietas, ko tu, piemēram, iespējams varētu būt bijis darījis, ja tu nespēlētu grupā? Es saprotu, tev vēsture patika? Man vienu brīdi bija aizraušanās vispār ar rakstīšanu, ar literatūru, un es biju domājis par žurnālista virzienu. Tīri romantiski, man liekas, pavāra profesija. Lai gan es apzinos, ka tas galīgi nav vieglākais darbs, bet kaut kas ļoti skaists ir ēst gatavošanā, un es vispār arī tagad esmu tā mazliet aizrāvies ar šo procesu. Man ļoti patīk gatavot. Tad, ja tu būtu pavārs, tu redzētu to proporciju, cik bieži cilvēki saka, ka garšo vai negaršo, kas būtu tas, tas pieklājības moments. Bet ko tu gatavo, kas tev ir tāds firmas ēdiens, ko tu taisi? Man, piemēram, ir Mārtiņa siera mērci. Man ir tā kā makaroni ar siera mērci un vistiņu un ķiršu tomātiem. Un tas ir man tāda, es nezinu, no kurienes. Izklausās riktīgi labi. Super garšīgi, man ļoti garšo pašam. Arī manai sievai Kristīnai garšo. Jā. Mans tāds firmas ēdiens, ko droši vien daudz teikt, ir lasis. Mans lasis ar pēļu kuskusu, spinātu mērci. Pērļu kuskusu, spinātu mērci. Tas jau izklausās pēc šefpavāra tāda cienīga ēdiena. Jā, vispār pērļu kuskus, make pērļu kuskus great again. Nē, bet vienkārši great. Tāpēc, ka tas ir brīnišķīgs ēdiens, kas, man liekas, ir nepelnīti maz zināms un nepelnīti maz izmantots. Ok. Jā. Pērļu kuskus. Es pat nezinu, vai es esmu. Ne, pagaid, kuskus es tā kā esmu ēdis. Pērļu kuskus kaut kas citādāks sanāk. Tas nav. Viņš ir lielāks, tās bumbiņas ir krietni lielākas un baigi labi. Kā tu atklāji šo tā kā konkrētu? Man liekas, ka es to kaut kādā restorānā pagaršoju. Man likās,
kāpēc es par šo nezināju? Jā. Un tā kaut kā ieviesās tā mana receptīte. Viņa arī kaut kur sagrābstīta no visādām malām. Un kaut kas tur tāds, foršs. Bet es īstenībā sen neesmu taisījis. Vispār būs jāiet. Nu, rekur. Jāiet veikalā pēc sarunas. Ir kaut kas tāds, ko tu rītīgi gribētu uztaisīt, bet tu neesi saņēmies, piemēram. Jo, es nezinu, kaut kas tāds, šis ir izaicinājums, šo es noteikti gribētu. Nē, zini, kā nav tā, ka tas ir man tāds sports. Es nav tā, ka es meklēju izaicinājumu tajā. Man patīk tas process, un līdz ar to nav tā, ka es tur zinu nenormāli daudz receptus. Un tā, es iemācos vienu, un tad es viņu kādu laiku slaucu. Teikt, Saprotu. Nu, es esmu no tiem cilvēkiem, bet es tev varu pastāstīt vienu stāstu. Es vienu reizi izdomāju, es kaut kur izlasīju, ka ir tās 3 pamatmērķis, kurus ir jāmāk katram pavāram. Jāmāk uztaisīt tās 3 pamatmērķis, lai tu vispār vari sākt domāt par kaut ko. Un viena no tām ir Holandas mērķis. Un es vairs neatceros to recepti konkrēto, bet tur ir diezgan tāds trikī brīdis ar to olu, lai viņi nesiet kunkuļos. Aha, un es izdomāju, ka es taisīšu to mērķi. Es nezinu, kāpēc es to izdomāju, bet es viņu taisu, un man nesanāk vēlreiz. Un es iztērēju visus solis, kas ir mājās, un man tās reizes nesanāk. Viesi ir atnākuši jau. Turpat bija. Tu taisīji pirmo reizi, un tev bija viesi. Jā, un es izdomāju, ka būs baigi. Es vairs neatceros pie kā, bet ka ir jāuztais tā mērķis, un viesi jau ir atnākuši. Un mēs iedodam kaut kādus citus ēdienus, bet es sadusmojos, olas ir beigušās, un es aizgāju uz veikalu, un es nopirku vēl olas. Un es taisīju, un es uztaisīju. Nu, beigās man izdevās ar kaut kādu 5. piegājienu, bet es to Holandas mērķi, es sadusmojos uz viņu. Un es nekad neesmu vairs viņu taisījis otrais, un tad es viņu uztaisīju un sapratu, man īstenībā viņi negaršo. Bet, varbūt tu sev iestāstīji, ka viņi īstenībā, ka viņi negaršo, jo viņi pārāk grūti ir uztaisīt. Varbūt es biju vienkārši sadusmojies uz Holandas mērķi. Tev patika rakstīt jau no bērnības, pareizi saprotu? Vai tas šķita tā interesanti? Rakstīšana, tu domā? Piemēram, kad tu sāki dziesmu tekstus, vai tu rakstīji jau pirms tam dzēļoļus, varbūt kaut kādus? Nē. Viss sākās ar grupu tekstu. Viss sākās ar grupu, un tas īstenībā sākās no tādas nepieciešamības, jo... Nē, tādā ziņā es nevienā brīdī arī skolā mācoties neuzdrošinājos, ka es varētu kaut ko rakstīt. Man likās, ka man klasē bija talantīgi cilvēki, kuri rakstīja dzējoļus, un man tas šķita, ka es to nevaru. Un ka tur ir jābūt kaut kādam īpašam talantam, īpašam dzīves redzējumam, un šķita, ka man tāds nav. Bet kādam bija jāraksta tie grupas teksti, un es uzņēmos iniciatīvu, un tā tas arī ir iegājies līdz šai dienai, ka teksti ir manā pārziņā. Un es esmu, šķiet, ka esmu ļoti, ļoti, es uztveru to kā tādu mūžīgu mācīšanos, to tekstu padarīšanu. Un es cenšos ar katru jaunu tekstu uzrakstīt savu labāko tekstu. Tas ir tāds laba motivācija. Jā. Man šķiet, ka rakstīt tekstus ir ļoti atklājoši kaut kādā veidā. Vai, piemēram, tad, kad tu esi uzrakstījis tekstu, tev ir tā sajūta, ko citi domās, vai viņi redzēs cauri šim tekstam, ko es tā kā biju ar to domājis, vai ir kaut kādas, piemēram, tēmas, par kurām tu gribētu rakstīt, bet tu neesi atļāvies vēl rakstīt. Zini, tas varbūt nav tēmas, bet man liekas, ka es vispār ļoti noslēpjos aiz tiem tekstiem. Es ierokos metaforās, un es to esmu uztvēris, ka man no tā mazliet ir jāatbrīvojas, un es esmu centies būt arī tagad jaunā topošā albuma tekstos, es esmu centies būt atklātāks, jo, man jau liekas, ka tas ir kaut kādā ziņā arī tas, ko es pats sagaidu no mūzikas, ka tas ir tas cilvēks tajā brīdī ar savām tā brīža sajūtām, nevis, ka viņš iztēlojas, ka viņš ir kaut kas. Arī tādas dziesmas mēdz būt interesantas, bet laikam jau tas īstums ir tas, kas mani visvairāk uzrunā. Un tieši tāpēc esmu centies pats kļūt atklātāk šajos tekstos, nenoslēpties pārāk daudz aiz tiem vārdiem. Tad sanāk, ka jaunajā albumā tādu atklātumu lielāku iespējams var. Es tā domāju, jā. Kad jums iznāca iepriekšējais albums? Jau pirms 3 gadiem. 3 gadi? Jā.
3 gadu laikā var notikt daudz lietas. Tas ir diezgan ilgs laiks. Un tad forši varētu būt klausīties iepriekšējo albumu, un tad klausīties jauno albumu, un vienkārši salīdzināt to citādumu, vai to patiesumu, vai to kaut kādu to tēmu maiņu. Man liekas, tas varētu būt ļoti interesanti. Tagad klausoties, mums ir daudz jāklausās šis albums visādi tehniski iemesli dēļ, visādi miksi un masteri. Un klausoties šķiet, ka tiešām ļoti daudz ir mainījies. Lai gan it kā tie paši mēs, bet tajā pašā laikā kaut kā tā sajūta par laiku un par vidi, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti mainījusies. Un tas, es gribētu arī teikt, ka šis kaut kādā ziņā ir tāds pieaugšanas albums. Tas ir tā kā Beatliem ir tas Sgt. Peppers slavenais, kur viņi visi ar ūsām sēž. Un es to uztveru kā tāds, viņi kļūst par vīriešiem, viņiem ir ūsas. Jā. Un starp citu, varbūt tu būsi novērojis, ka mums arī grupā ir parādījušās ūsas. Pat man, varbūt no tāluma nevar redzēt, bet viss kārtībā var redzēt. Ieditosim, jā. Uzliksim tādu kontrastiņu mazliet vairāk. Jā, nu es nezinu, tas vispār nav bijis nekāds apzināts sarunāta lieta, bet es domāju, ka tā ir tāda kaut kāda cenšanās paņemt kaut kāda tāda pirmā dzīves pieredze ir gūta, un mēs esam arī visādā ziņās aplauzušies, kaut kādā ziņā, un tu sāc to dzīvi iepazīt no pilnīgi cita skatu punkta, ka tu vairs neskaties uz, kā lai to pasaka, ka tu sāc novērtēt to, kas tev ir. Tajā pašā laikā tu esi iepazinis arī grūtākus brīžus, un zini kā, kad jaunībā tev liekas, tev viss ir priekšā, un viss ir tik skaisti, un laikam tādā ziņā šis albums ir tāds pieaugšanas brīdis, kad tu sāc skatīties uz dzīvi plašāk. Jā. Tagad es ar tiešām lielu nepacietību gaidu dzirdēt. Kāds tas būs? Cik būs dziesmas albumā? Dziesmas ir... Es minēšu. Mini. 12. Ļoti tuvu. Jo īstenībā, kas ir interesanti, mums pirmajiem 3 albumiem bija precīzi 10 dziesmas, un tas man īstenībā šķita, ka tā būs vienmēr. Bet mums šoreiz ir 11 dziesmas un vēl viens skaņdarbs, kas nav dziesma. Instrumentāls skaņdarbs, jā. Un vēl viens mums ir pirmoreiz skits. Šī ir vispār pirmā reize, kad es kaut ko pastāstu sīkāk par albumu, bet jā. Izcili. Mums ir 13 traki, 11 dziesmas. Skits, tas sanāk, piemēram, ja es klausos Anča Liela māksla, tad, piemēram... Tas ir jauns kanāls. Lielā mākslā. Kā tu to domā? Jauns kanāls sauc Skitu. Viņam ir viens skits. Viņš saucas jauns kanāls? Jā, jauns kanāls, kur es nezinu, kas tas ir. Palaidu garām. Tur, kur viņi liftā brauc un viņi... Nē, tā ir dziesma. Tā ir dziesma. Jauns kanāls ir tas brīdis no kaut kāda YouTube video paņemts. Ok. Es tagad domāju, es gribu taisīt... Viss, ko es gribu, ir rēps. Nevis tas, ko man liek darīt vecāki, kas ir make-up video. Nezinu to. Nē, gan jau, ka es zinu, bet es nevaru atcerēties. Lūk, tas ir skits. Okay. Un tas ir paņemts mazliet no hip-hop pasaules, jo katrā kārtīgā hip-hop albumā ir skits. Un kas ir? Tu vari kaut ko atklāt, kas ir jūsu skitā? Kaut ko, vismazāko mazu detaļu. Vienu kaut kādu. Ko es varētu pateikt? Tas ir tāds humoristisks skits. Viņš ir mazliet humoristisks, bet viņš caur tādu nopietnības prizmu. Okay. Bet tas ir mazliet humors. Ko es varu pateikt? Es varu pateikt, ka tur ir vārds muita. Muita. Jā. Labi, ka ne tarifs. Bet muita. Muita. Labi. Kas ir vienkārši ļoti jokains vārds, kuram vispār būtu albumā, vai ne? Tu neiedomājies, ka muita būs albumā. Varbūt kādā hip-hop albumā, bet... Ok. Es ļoti novērtēju, ka tu padalījies. Vismaz kaut ko ieskicēji. Labi, muita. Super. Otra lieta. Ko tu liktu laika kapsulā? Baigi grūti man ir nonākt pie tās kapsulas.
Tik daudz, ko varētu ielikt. Man ir viens ieteikums, kas tev varētu palīdzēt. Nelikt lielu spiedienu. Nelikt lielu spiedienu. Jā. Nelikt tik lielu spiedienu, ka tas ir tāds, vairs to nekad nevarēs izmainīt. Jo pirmkārt, tev vēl būs trešā lieta. Jā, es varēšu tur vēl visu saglabāt. Visu varēšu saglabāt. Jo otrais būs kaut kas briesmīgs, bet nav nepareizu atbilžu šajā gadījumā. Zini, ko es ieliktu? Es ieliktu dzintara gabaliņu. Maz dzintara gabaliņu. Jā. Tur ir kaut kas ar koru saistībā. Jā, tas ir saistībā ar koru, un tas laikam vislabāk noraksturotu to brīdi, kas ir tieši tagad, ka ir tas nenormāli intensīvais posms, tas, būtībā varētu saukt to par skrējienu, ka ir palikusi joprojām grupas dzīve, kāda viņa ir bijusi pēdējos mēnešos, albuma tapšanas mēnešos, tāda arī tāds, un tad vēl tie vakari pienāk klāt, un tāds non-stops ir aizgājis. Bet es pagaidām ļoti to izbaudu. Laikam arī apzinoties, ka galu galā tie koru kari jau nebūs mūžīgi, tie ir 2 mēneši. Jā. Un, es līdz ar to dzintara gabaliņš par piemiņu no šī laika. Super. Tu esi atradis kādreiz ejot pa jūru? Es godīgi sakot neatceros, vai es esmu pats atradis, bet man koris uzdāvināja dzintara gabaliņu pirmajā tiešraidē, un es ļoti priecājos par to dāvanu. Viņš ir īstenībā diezgan liels, man šoreiz nav līdzi, bet... Viņš tā kā iekarināms? Jā, viņš ir kaklā. Koru karos tu piedalies kopā ar vienu leģendāru mūziķu, dziedātāju, Renāru Kauperu. Jā, tā ir taisnība. Tu ar grupu, ar Sadunlaits, jūs esat arī iesildījuši Prātvētru. Cik sen tas bija? Atceries? Tas bija 2018. gads. 18. gads. Pirms 7 gadiem. 7 gadi. Jā. Tev bija 20. Man bija 20. Ko tu domāji tajā brīdī, kad jūs uzrunājāt iesildīt? Jo es, lai iedotu kontekstu, pastāstīju Prātvētras nozīmi tavā dzīvē. Jā, Prātvētra ir ļoti īpaša nodaļa manā dzīvē, tāpēc, ka Prātvētra ir pirmā mūzika, ko es atceros, ka es vispār klausījos pats. Man bija kasete, un es laidu uz riņķi to kaseti. Kura tā bija? Tā bija izlase 90. gadu. Tur bija tas vārciņš, kur te evolūcijas ceļš, ka tas pērtiķis. Starp citu, es tikai nesen aizdomājos, ko tas vispār nozīmē. Es to tādā mūsu kontekstā aizdomājos, ka droši vien, ka viņi bija domājuši, ka tas pērtiķis ir tās dziesmas, ka viņi no pērtiķiem ir kļuvuši jau pa cilvēku, ka viņi ar katru albumu kļūst arvien... Interesanti. Es nebiju aizdomājies par to. Es tā vienkārši, es nesen paklausījos mūsu pirmā albuma dziesmas, nodomāju, baigie pērtiķi tur daži. Labs termins tāds, jā. Nu jā, un kopš tā laika, kas ir tāds 2000. Sākums, kopš tā laika katrs albums ir gaidīts un katrs koncerts ir gaidīts. Un protams, pēc tam skolas laikā un vēlāk pavērās visādas klausīšanās pieredzes, visādos arī virzienos, bet Prātvētra bija tāda pirmā grupa, ko es klausījos, un tieši tāpēc man ļoti mīļa. Un kāds bija tas iesildīšanas moments, kad jums piezvanīja? Kā tas notika? Es nezinu, kas bija tava reakcija? Man liekas, super. Tas notika supernovā. Mēs piedalījāmies... Atceros, mēs piedalījāmies ar dziesmu Just Fine. Un mēs vispār... tas bija traki, jo mēs... Mums, man liekas, tur izbalsoja tajā pirmajā reizē, bet mums iedeva otro iespēju. Mums laikam bija tā, ka mums tie žūrijas vērtējumi bija tādi švakāki, un mēs netikām tajā finālā, bet mums iedeva iespēju. Bija tāds wildcard toreiz. Un finālā mēs uzzinājām, ka uzstāsies Prātvētra savu jauno dziesmu. Un tur kaut kādā intervijā Prātvētrai pajautāja, pa ko viņi tur īkšķis, un viņi pateica par Sadunlaits, un mēs domājam, nevar būt. Viņiem patika mūsu dziesma, un tad turpat gaitenī notika tāda iepazīšanās, kā kinostudijas tie gaiteņi, un es neatceros, kāpēc, bet mums nebija sava telpa. Mēs tur gaitenī arī dzīvojāmies un pārģērbāmies. Bāc. Jā. Un pēkšņi nāk Renārs Kaupers, un mēs iepazīstamies, un
un viņš izsaka komplimentus par dziesmu, un pēkšņi viņš saka, tā, mums ir kaut kāda ideja saistībā ar vasaru, un mēs jums zvanīsim. Tas notika pēc pāris nedēļām, Aija Auškāpa zvanīja mūsu menedžerim. Wow. Kaut kā tā. Super. Cik koncertos jūs iesildījāt? 4? Tie bija 5 koncerti, jā. 5 koncerti. Vai tā bija lielākā auditorija, kurā jūs esat spēlējuši? Jā, klātienes auditorija noteikti. Pēc tam sanāca Eirovīzijā nospēlēt, bet tā ir televīzija, un to tu vispār nejūti. Zini kā, tas klātienes klausītājs tomēr ir daudz, daudz jūtamāks. Jā, bet līdz tam tā ir lielākā auditorija. Jā, pavisam noteikti. Atceries to kaut kādu, kas ir tās sajūtas, nezinu, uztraukums pirms ejot, vai kaut kas palicis prātā no tā visa? Man visvairāk palicis prātā Jelgavas koncerts, kas bija pirmais. Toreiz tie bija, man liekas, gandrīz 30,000 klausītāji. Un tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka šis notiek tagad pa īstam, un mēs iesim tur un spēlēsim. Tā, un vēl es atceros īsi pirms mēs esam jau nospēlējuši, un ir kaut kāds brītiņš, kamēr ir pārbūves prāta vētru. Un Jānis Jubalts skrien pie mums. Klausieties, es tik bišķiņu atkārtošu akordus, var iedot akusteni. Un es iedodu viņam savu ģitāru, viņš atkārto, jā, viss super, laižam. Un tas bija tāds momentiņš. Jā, cik jauki. Šis man atgādina, mēs ar jums spēlējām vienos svētkos Smiltenē, Franko spēlēja un Sadonlaits spēlēja. Pirms kādiem 2 gadiem šķiet. Jā, aptuveni pirms 2 gadiem. Viens no pēdējiem mūsu koncertiem, starp citu. Tiešām? Jā, un es atceros, ka Kārlis, jūsu basists, viņam nestrādāja ausu monitoru. Laikam mēs bijām backstage'ā, un viņš tā kā ieskrēja, un es viņam iedevu savus monitors, un tad viņš spēlēja ar maniem monitoriem visu koncertu. Arī vienkārši momentiņš. Jūs spēlējat grupā ar brāli. Tu zini, vai ne? Jā, mēs esam brāļi. Jā. Es to nesen uzzināju. Ir tāda informācija. Jā. Kā tas ir ar brāli spēlēt grupā? Cik jums ir gadu starpība? Mums ir 3 gadu starpība. Tad nav tik daudz. Zini kā, mums īstenībā diezgan bieži jautā šo jautājumu, kā ir ar brāli spēlēt, bet es nezinu, mēs laikam tik ilgi esam bijuši tieši grupā, ka nav sajūta, ka mums ir kaut kas, ka tas būtu citādāk. Es nezinu, tas tiešām tik dabiski ir noticis, ka mēs ļoti labi sadzīvojam, jā. Kaut kāda brāļu konkurence nekad nav bijusi kaut kādi... Es nezinu, man šķiet, ka nē. Tad man brālim jāpras, varbūt, ka viņam jāpras, varbūt, ka viņš teiks, ka es viņu esmu nospiedis un neļāvis... Bet neļāvis izpausties, darīt. Jā. Protams, ka pašā sākumā varbūt, tas vēl bija arī tāds tīņu laiks, kad mēs sākām spēlēt, un varbūt, ka mums tad bija kaut kādas tādas vairāk vai mazāk tādas salikšanās un tā tālāk, bet man liekas, ka mums vispār tā sava iekšējā dinamika starp mums 4 ir tā noslīpējusies, ka mēs viegli tiekam pāri arī kaut kādām tādiem grūtākiem brīžiem. Mēs kaut kāds tāds mehānisms ir izveidojies pa gadiem. Šis nav ar tādu dzeltenu noskaņu jautāts, ko es vēl tagad gribu pavaicāt, jo man tiešām interesē, jo es pats nāku no grupas, un es zinu, kā ir spēlēt grupā, un kā ir mēģināt ieviest demokrātiju grupā un būt uz viena viļņa, un kādos brīžos nebūt uz viena viļņa, un tā. Kas jums ir bijuši kaut kādi tādi lielāki konflikti savā starpā ar kaut ko jūs mēģināt tikt galā, un izskatās jau, ka tas viss ir atrisinājies, jo jums būs jauns albums, jums viss notiek, un viss ir ļoti forši, bet kaut kādi tie momenti, kur tomēr ir tas, kas ir tās lietas, pie kurām jūs mazliet varbūt esat slīpējušies viens pie otra. Ir kaut kas tāds? Viss kaut kas ir bijis, jā. Skaidrs ir bijuši arī tādi pilnīgi stulbas lietas, pilnīgi sastrīdēšanās par nepako vienkārši, bet ir arī bijušas tādas lielākas lietas, kas ir saistītas gan ar muzikālo pusi, kaut kādas tādas domstarpības vai arī ar visu pārējo tādu administratīvo pusi, kā, tā teikt, viedoklis par to, kā būtu jādara. Bet, man liekas, ka tā ir tā labā lieta. Man liekas, ka mēs visi mākam šīs lietas ātri nolikt malā. Pat ja mēs sadusmojamies, es nezinu, varbūt tas nāk no tā, ka mēs kaut kādā ziņā apzināmies, ka
ka tā ir vērtība, ka mēs esam kopā un ka tas ir lielāks par jebkuru veidu strīdu. Un līdz ar to man liekas, ka nekas tāds, kas būtu ilgāks par vienu vakaru vai vienu dienu, nekas nav tāds bijis, ka mēs tomēr spējam pēc tam tās emocijas atlikt malā un nonākt pie viena kopsaucēja. Tu jūti, ka tev ir tas, kad tev tā kā nav tik viegli teikt, ok, jā, daram tā, viss kārtībā, bet tev liekas, ka man šķiet, ka tomēr varbūt tā kā... Un es tajā brīdī ieslēdzu savu iekšējo diplomātu, un man ļoti patīk pārliecināt cilvēkus, ka mana ideja ir labāka. Un tad es izstāstu to savu vīziju, un man ir paveicies, ka Džeki neņem reizēm to ļaunā, ka tā ir. Bet skaidrs, ka sanāk arī, protams, ka vienmēr arī mani sanācis piekāpties uz kompromisiem. Es to mācos. Forši jau, ka tu to apzinies pats, ka tu to saredzi, tā, man liekas, ir svarīgākā lieta, un tad ar to var strādāt, var nestrādāt, kāds to var pieņemt, nepieņemt, un tad tas ir daudz vieglāks process nekā, ka tev būtu šāda īpašība, visi to zinātu, bet tu tāds, nē, es neko nezinu. Līdz ar to, man liekas, tā apzinātība ļoti tāda, laba lieta, manuprāt. Es tiešām cenšos... Es esmu arī tāds kontrolfrīks, man liekas, mazliet tajā grupas dzīvē, un es cenšos mazliet kādreiz ļauties plūdumam vairāk. Ir kāda dziesma, kas nāk prātā, pie kuras jūs visvairāk esat diskutējuši viens ar otru, kur ir tiešām bijis tāds diskusiju periods, un es pat nevajadzēju, kura ideja uzvarēja, bet tā, kad pie šīs dziesmas mēs nevarējām tur vienoties, un tur bija vesels process. Jaunajā albumā ir vairākas tādas dziesmas, kuras nāca caur tādu diezgan lielu grūtību, bet grūtība neslēpjas tajā, ka mums bija kaut kādas liels domstarpības. Drīzāk tas nāca no tā, ka tu nonāc tajā studijā un tu saproti, ka tev ir miljonus virzienu, kuros doties, un vienkārši kaut kādā brīdī uznāk šaubas lielas par to, ko mēs vispār te darām. Ka tu tik ilgi esi pie tāda viena projekta sēdējis, tu esi izmēģinājis visu kaut ko, un es pat nevarētu teikt, ka mums bija savstarpēji kaut kādas nesaprašanās, bet drīzāk mums visiem bija tāda kopīga šaubas, ja tā var pateikt. Un šaubas ir normāla daļa no procesa, ka tu tas laikam vienkārši parāda, ka tev rūp, vai ne? Un jaunajā albumā bija vairākas tādas dziesmas, par kurām ilgi gribās šaubīties, un tad vienā brīdī ir jānonāk līdz tādam veselīgam lēmumam, ka viss mēs vairs šo dziesmu neaiztiekam, ka viņa ir pabeigta, jo tas arī, man liekas, ir tāda mazliet kaite, ka gribās vēl un tur paklausīties, jo tu pats, tas, ko mēs runājām par dziesmu, ka tu viņu dzirdīji pirmās 3 reizes, ka tas brīdis, ka tu viņu reāli objektīvi vēl spēji uztvert, jo pēc tam, kad tu viņu sāc 100 reižu klausīties atsevišķos fragmentos vai vienalga kādā veidā, tu vispār pilnībā pazaudē saskari ar realitāti, un tu vairs viņu, un tajā brīdī jāiemācās, laikam, uzticēties tādai pirmajai sajūtai, kas tev bija, kāpēc tev vispār likās, ka to dziesmu ir vērts, ka ir viņu vērts turpināt strādāt ar viņu. Jo manuprāt, ar mūziku vispār ir grūti teikt labi vai slikti, kā tu teici, ir tie miljonus virzieni, un tiešām varētu būt tādā stilā, varētu būt tur tāda iespēja, varētu būt tas vienkārši būtu citādāk. Vai ir kāda dziesma, kas jums ir nākusi tā kā tieši pretēji? Vienkārši flows ir izcili, plūdums ir bijis, un viss ir uz viena viņa, un te vispār viss uzreiz jau ir gatavs. Ir tādas dziesmas. Kāda nāk prātā, varbūt? Jā, man nāk prātā Silts vasaras ēnā dziesma. Brīnišķīga dziesma. Paldies. Jā. Paldies, un stāsts par šo dziesmu ir ļoti interesants, jo mēs, tas jau bija īstenībā laba laiciņa atpakaļ, kādu 5 gadus atpakaļ, kad mēs šo dziesmu rakstījām. Un tas notika lauku mājās, mūsu radošajā nometnē. Bija silta vasara? Nebija silta vasara, man liekas, ka bija pavasaris. Okay. Bet tad jau ir īstenībā tas brīdis, kad tu visvairāk ilgojies pēc vasaras. Apmēram tur, kur mēs arī tagad atrodamies, kad ārā ir vēl kārtīgs aprīļa vējš. Jā. Un tev liekas, tūlīt būs. Un ap to laiku mēs atvērām savus
dziesmu ķešas. Kā saka, katram ir maza vācelīte ar idejām. Un Vudijs Kārlis, mans brālis, ir atvedis kaut kādu vecu arhīvu no datora, kaut kāds sens ieraksts no mēģinājuma no 2015. gada. Un viņš izvēlk ārā kaut kādu ierakstu, kur mēs mēģinājumā spēlējam. Un mēs spēlējam to dziesmu, Silts vasaras. Un mēs dzirdam vienkārši, tur ir tas ģitāras rifiņš un bungu tas mazliet klibais beats. Un mēs neviens neatceramies vispār, kas tas tāds ir, no kurienes tas ir, kas tas tāds ir. Mēs vienkārši kaut kādu ideju bijām ierakstījuši, bet viņa bija džemojot kaut kur pazudusi un pilnībā aizmirsta. Mēs to bijām noglabājuši dzīlēs. Un pēkšņi Kārlis izrok šo ideju, un mums liekas, wow, baigi labi, un daram tālāk. Un mēs paņēmām šo ideju, un būtībā, tā kā tu teici, pilnīgā flowā līdz vakaram arī tā dziesma tika pabeigta. Un mēs vienkārši bijām tāds mūzikas brīnums notika vienkārši, ka tev viss nāk kaut kāds tāds labs brīdis mūsu tādā kopīgā dinamikā. Un tā dziesma būtībā lielas pārmaiņas nepiedzīvoja pēc tam arī studijā, kad mēs viņu rakstījām. Tie ir, man šķiet, fantastiski momenti, kad jūs visi esat uz viena kaut kas saslēdzas. Un arī tas ir neatkārtojams brīdis, ka tu to dziesmu vairs nekad tā neizbaudīsi, kā tajā brīdī, kad viņa tikko tapa. Un mēs aizējam paēst vakariņas, un mēs sēžam, un mēs smaidam un dungojam vēl to meldiņu, kas ir tikko tapis. Un, tā ir forša sajūta. Linda Āboliņa. Jā, jūsu menedžere. Jā. Vai arī varētu teikt, ka viena no veiksmes atslēgām jūsu kopējā darbībā? Un cik lielu lomu jūs saredzat menedžmentam? Jā, noteikti. Par ko es Lindai esmu laikam visvairāk pateicīgs, ka viņa mums pievienojās tajā brīdī, kad bija tāda liela neziņa, kas vispār notiks. Jo tas bija 20. gads. Bija Covid pandēmija, un mēs pirms tam jutāmies, ka tūlīt mēs celsimies spārnos, un viss notiks. Bija mūsu pirmā koncerta tūre, un tas viss tika apgriezts ar pandēmiju. Jūs tā arī neaizbraucāt tajā, tur bija... Mēs nospēlējām pāris koncertus, un tad to pēdējo Rīgas koncertu mēs nenospēlējām vairs. Tas bija martā paredzēts. Un es visvairāk esmu pateicīgs, ka viņa bija gatava lekt šajā, kā to nosaukt. Tas bija tāds work in progress vēl riktīgi, ka mēs tikai bijām ceļā uz to, ka mēs vispār varam strādāt kā profesionāla grupa, un viņa ar jau pieredzi strādāt bija gatava nākt pie mums. Viņa bija Dagambas menedžere. Jā, viņa bija ar Dagambu. Jā. Un mēs tajā laikā, mēs tikko bijām izlaiduši savu otro albumu, un mums ar ambīcijām nekad nav bijis problēma, bet tajā brīdī mēs vēl daudz mācījāmies, un Linda atnāca pie mums. Un, protams, ka vispār, man liekas, tas ir tas, ko parasti jauni cilvēki jautā, kāds ir ieteikums, ko darīt. Un es vienmēr saku, padomājiet jau no paša sākuma par to otru pusi, kas nav saistīta ar mūzikas rakstīšanu. Tas ir kaut vai tik vienkārši, ka jūs visu naudiņu, kas ienāk par koncertu honorāru, ka tas nav sadalīts uz galviņām un nodzerts tajā pašā vakarā. Tas ir tāds, man liekas, ka sākuma punkts, ka tu sāc domāt, ka to Linda ieteica? Nē, to mēs darījām jau no paša sākuma, bet tas ir mans ieteikums, ka ir jādomā par to menedžmenta pusi, ka tas ir neizbēgami, ka to radošiem cilvēkiem gribas to visu kaut kur nogrozt tālu projām. Līdz ar to menedžmenta nozīme ir ļoti liela grupas dzīvē. Tik superīgi, ka jums ir. Jā, mums ir absolūti noveicies, ka mums tā komanda ir, ne tikai menedžmentā, bet arī ar mūsu gaismu mākslinieku vai skaņu režisoru. Mums veidojas tāda komanda, un tas ir vairāk kā tikai kolēģība. Tas ir
šie cilvēki ir ar mums ne tikai tāpēc, ka viņi ir profesionāļi, bet arī tāpēc, ka mums cilvēcīgi ir labs kontakts. Un tā šķiet, ka šobrīd ir ar visiem, kas ar mums strādā, ka mēs veidojam tādu mazu ģimenīti ap sevi. Toreiz bija tas gods uzstāties jūsu koncertā Hanzas peronā, atkal atcaucoties uz Balss maskā toreiz laiku. Tā bija superīga pieredze. Man tā ir ļoti silta, tiešām silta atmiņa no tā laika. Un tad es redzēju no malas, kā strādā jūsu šī komanda un ārkārtīgi profesionāli. Un tas, kas ir tiešām forši, ko tu saki, ka cilvēki ir tādi draudzīgi un ir patīkami ar visiem būt. Un tajā momentā, kad ja cilvēki tādi ir un jūs esat uz vienu viļņu, tad es vienmēr esmu teicis, tu vari darīt jebko. Vienkārši, lai cilvēki piekrītu pilnībā. Forši, jā. Tas ir super. Tu minēji par ambīcijām. Jums nekad nav bijis problēma ar ambīcijām, es saprotu. Ir kaut kas tagad jau, cik jums ir 12 gadi grupai? 12, 13 aptuveni? Jā. Kas ir kaut kas tāds, kur ir ieslēgusies tā realitāte, ka šeit tas notiek šādi, vai ar ko jūs esat saskārušies, kur ir tas moments? Laikam tā ir tāda realitāte, tāds realitātes moments. Tu domā tāds tā kā reality check? Jā. Okay. Jā. Es nezinu, man liekas tāds viens no pēdējām reizēm, kad mēs tā sajūtāmies, bija pēc Eirovīzijas. Jā. Kad tu nonāc tajā notikuma virpulī pēc tās supernovas uzvaras. Un tu nonāc tādā uzmanības centrā nepārtrauktā, jo visur, kur tu brauc, visiem ir interesanti un ap tevi kaut kā tāda sajūta, ka ap tevi viss griežās. Un mēs, protams, ka mēs jau tajā laikā runājot savā starpā un arī rakstot, tajā laikā tāpat dziesmu mēs turpināmies. Jā. Un arī tur mēs jau kaut kādā ziņā ielikām šīs sajūtas, cik ļoti šis burbulis ir tāds mazliet uzpūsts un tā sajūta. Bet tik un tā, gribot, negribot, pat ja tu to apzinies, pēc tam, tad, kad tas viss beidzas un tu jūti, ka tie daudzie cilvēki, un es nerunāju par cilvēkiem Latvijā, tas vairāk attiecas uz tiem Eirovīzijas faniem, kas tik ļoti, ļoti seko līdzi, bet tomēr, protams, ir cilvēki, kas joprojām uzticīgi palikuši ar mums arī tagad, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par to un pateicīgi. Bet tajā pašā laikā bija tāda sajūta, ka šis te vakars ir nospēlēts un viss, un tā ir pagātne, un šiem cilvēkiem jau ir nākamais gads, par ko domāt, nākamie mākslinieki. Ka tas ir tā kā periodiski. Jā, uznāk tas hypes. Jā, un skaidrs, ka tu nevari visu laiku būt uz viļņa. Jā. Bet, un tas laikam ir tāds pēdējais brīdis, kad šķita, ka likās, ka tagad... tik būs. Tik būs. Un nav tā, ka nav nekā, bet, laikam tur ir viegli sevi tā pārāk augstu novērtēt, laikam. Ja tu visu laiku dzirdi, cik viss ir forši no malas, tas varbūt ir patīkami, bet tas nav veselīgi. Plus vēl tas, cik liela tā ir auditorija, cik apjomīgs tas notiek, un tu domā, es uzstāšos, un tas jums bija pirms vai pēc Måneskin? Pēc. Un tad es domāju, ka varbūt arī tāds moments ieslēdzas nekad kā Måneskin gāja, varbūt kaut kas notiek, vai ne? Tā ir tā cerība, jo īstenībā jau kāpēc nē, jo tā arī varētu būt. Bet, ja par labajām lietām, noteikti, kā tu teici, ir kaut kas, kas ir arī kaut kāda ieguvuma. Varbūt ir kaut kas, kas nāk prātā pēc tās Eirovīzijas uzstāšanās. Protams, ka tie ieguvumi ir jūtami arī šodien. Jā. Tāpēc, ka pirms tam mēs nekad nebijām bijuši ārpus Latvijas kā grupa. Mēs bijām spēlējuši tikai Latvijā, un šobrīd mēs esam uz tādas taciņas. Mēs diezgan apņēmīgi laužam ledu arī ārpus Latvijas un cenšamies regulāri paviesoties kaut vai tepat mūsu kaimiņu valstīs, bet arī mazliet tālākās pilsētās. Un tas iegūms ir tāds, ka mums nebija jāsāk no nulles šis ceļš, ka tu vienkārši atbrauc un bārā sēž viens džeks ar aliņu. Ka tomēr mums katrā pilsētā, kur mēs aizbraucam, ir kāds cilvēks, kuru šī dziesma, kas mums bija Eirovīzijas laikā, uzrunāja, un viņš ir palicis ar mums arī šodien. Un tas ir tas milzīgais ieguvums no tā. Jā.
Jums tuvojas viens ārkārtīgi liels notikums, ne tikai albuma iznākšanas datums, tātad 22. būs straumēšanā, 21. ir prezentācija Splendid Palace. Tur, es nezinu, vai tagad epizodes iznākšanas laikā vēl var biļetes nopirkt, vai nevar, to mēs nezinām. Šobrīd vēl var. Šobrīd vēl var, bet tur ir jāskatās. Skatieties. Bet uz Arēnu Rīgu gan var nopirkt biļetes noteikti, vai ne? Jā. Varbūt var kaut ko par to ieskicēt. Kā jūs, kā mēs runājam, jūs esat ambiciozi, Arēna Rīga, tas, es domāju, ir katra mūziķa sapnis. Arēna Rīga. Show me Arēna tagad jau vispār. Es piemirstu. Bet es nezinu, jums reklāmā ir show me? Mums ir Arēna Rīga. Jums vēl ir Arēna. Mēs izziņojām brīdī pirms un līdz ar to mums ir Arēna Rīga. Bet, man liekas, ka koncerts un lai kur viņš būtu, bet īpaši arēnā, tas ir mums tāds, Lego. Zini kā, ka tev ir jāsaliek kaut kas, un tev atkal ir tik daudz iespēju, kurās doties, bet tas ir tik aizraujošs process likt kopā to koncertu. Mēs šobrīd esam tādā setlistes veidošanas procesā, kas arī ir tāds dziesmas kļūst ar vien vairāk ar gadiem un ar jauniem albumiem, un tev, protams, tev negribas atkal iekāpt jau vecās kurpēs, un gribas visu laiku doties atkal kaut kādos jaunos virzienos un izmēģināt jaunas kombinācijas, un līdz ar to mēs ļoti, ļoti izbaudām šo laiku, es vispār esmu arī saistībā ar koru kariem, esmu sevi izjutis tādu priekšnesumu veidošanas tādu azartu. Un līdz ar to mums šī vizuālā puse vispār ļoti ir saistījusi, ne tikai kā koncerts izklausās, bet kā tas arī izskatās. Un līdz ar to es varu apsolīt, ka šis būs vizuāli ļoti, ļoti skaists vakars. Šis ir interesanti, ko tu piebildīji par to vizuālo veidošanu. Tas ir tā kā principā veidot šovu sanāk, vai ne? Tas ir šovs, un jūs šo koncertu jau veidojat kā šovu. Un nekautrēsimies no šī vārda, jo šovs... Tas nav slikts vārds. Man liekas, ļoti, Jā, jo vizuālais var ļoti, ļoti paspilgtināt dziesmas nozīmi un dziesmas būtību. Kurā datumā arēnā? 15. novembrī. 15. novembris. Jā, tur tātad dodamies uz turieni. Ja jūs gribat Final Countdown spēlēt, mierīgi spēlējam. Es esmu brīvs tajā vakarā. Uz Final Countdown es esmu brīvs un uz jūsu koncertu. Jā, bet brīnišķīgi. Tiešām liels prieks ir dzirdēt par jūsu ne tikai lielajiem plāniem, bet arī par lietām, ko jūs darāt un kas jums izdodas. Un tas ir tiešām super. Es vienmēr priecājos, kad es redzu Suddenlights, arī kad izziņoja arēnā koncertu. Es nezinu, es automātiski par jums vienmēr priecājos. Man tiešām ir liels prieks. Tas ir ļoti labi. Nevis otrādāk. Jā, nevis otrādāk. Tāds atkal. Trešā lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Es šoreiz biju gudrāks. Es jau paralēli padomāju. Jā. Es izdomāju, ka tie būs sēlgas cepumi. Sēlgas cepumi, ok. Un es paskaidrošu, kāpēc. Sēlgas cepumi man bērnībā bija ļoti mīļi. Bet es kaut kā biju no viņiem aizgājis prom. Un tagad mums mājās ir mazs ķipariņš, Miķelis, un viņam ļoti garšo sēlgas cepumi. Un līdz ar to mūsu ģimenē ir ienākuši atkal no jauna sēlgas cepumi. Ir kādas garšiņas, vai tās ir tās klasika. Mums rulē klasika. Te ir reāla iespēja, ka pēc šīs sarunas tevi uzrunās sēlgas cepumi. Tiešām milzīgs paldies, ka tu atradi laiku un atnāci, un ļoti forši bija parunāties. Un es vēlu visu to labāko jums, visiem grupas biedriem, un ne tikai biedriem, bet pārējai visai arī komandai, lai izcils albums, lai klausīts albums, lai daudz skatītāji ir arēnā, un būs interesanti klausīties albumu, jo ar to svaigo skatu, ka ir pagājuši 3 gadi, un rekur ir tas pieaugšanas moments, kā tu teici, un tur tie teksti ir ar citu jau ievirzi. To būs ļoti interesanti dzirdēt. Vai tev ir kāda mīļākā dziesma jau pašam no albuma, kas tev šķiet, es ļoti gribu, lai cilvēki dzird tieši šo kompozīciju? Man ir vairākas tādas dziesmas, un kas ir ļoti interesanti.
tā nu sanāk, un tā īstenībā vienmēr sanāk, ka tās mīļākās dziesmas ir tieši tās, kuras nav tie singli. Tās ir dziesmas, kuras varbūt tādam garām ejošam klausītājam nemaz nav dzirdētas. Un, nu jā, laikam tāpēc, ka varbūt tieši tāda neapzināta, nu tu zini, ka šīs dziesmas mazāk klausīsies, un varbūt tieši tāpēc tāda pieķeršanās notiek viņām. Jā. Vai tu nevari nosaukumu pateikt? Nosaukumu? Jā. Nu labi, es pateikšu. Jā. Ko tur daudz? Nu. Es pateikšu vienu dziesmu, kas man pirmā tagad ienāca, kad tu jautāji. Dziesma sauc Trubadūrs. Trubadūrs. Jā, Trubadūrs. Super. Es piefiksēju. Es tiešām ar interesi klausīšos tagad Trubadūrs. Andrej, viena no favorīta dziesmām no jaunā. Viena no. Jā, tas tā drošībā, lai pārējās dziesmas neapvainojas. Jā. Viena no favorīta dziesmām. Es atcerējos, vēl noslēgumā es tev gribēju pavaicāt, kas ir kaut kādi tavi, tu teici, tu grāmatas lasi. Kas ir tev kaut kādi, varbūt, komforta seriāli vai filmas, vai pēdējā laikā, ko tu esi redzējis, un arī no grāmatām ir kaut kas, ko tu ieteiktu izlasīt? Šī grāmata ir super, es iesaku visiem, piemēram. Zini kā, par tiem seriāliem nevelti. Es izvēlējos šo krūzīti. Office. Mums ir assistant to the regional manager. Office ir skatīts vairākas reizes pēdējo pāris gadu laikā. Un es īstenībā kādreiz nevarēju saprast, nu kas tur ir tajā officā, pa ko visi ir tādā starā, bet tad es beidzot saņēmos. Un nu jau esmu vairākas reizes, man liekas, pat 3 reizes jau esmu noskatījies. Jā. Un jā, tas ir tāds komfortiņš. Zini kā, tad, kad tu neesi gatavs uzņemt kaut ko jaunu un kaut ko ļoti nopietnu, tad Office ir tieši tur, kur vajag. Viņš iedod tādu foršu sajūtiņu. Kur atslēgties. Jā, bet savukārt par grāmatām runājot, es pavisam nesen, es domāju, ka daudz zin šo grāmatu, bet tā ir tāda latviešu klasika. Regīnas ezers Zemdegas nesen izlasīju, un tiešām biju, nu, tā grāmata atstāja tādas paliekošas pēdas. Regīna ezera Zemdegas. Redz, mēs atkal atgriežamies pie tās vecā dvēseli un tās klasikas. Tas ir ļoti, ļoti forši. Andrej, milzīgs paldies. Paldies tev par sarunu. Es tev arī lūkšu uzspiest šo te podziņu. Šīs ir outro aizies. Tad, kad tu piespiedīsi, tas sāksies outro. Aiziet. Tā. Tu esi gatavs? Aiziet.